Laipni lūdzam Knauf remontdarbu ceļvedī. Šoreiz es jums parādīšu gatavu elementu montāžu no ģipša plāksnēm, ar kuras palīdzību jūs viegli un ātri uzlabosiet jūsu interjera izskatu. Jūs paslēpsiet aizkaru sliedi, izveidosiet dekoratīvu apgaismojumu vai arī noslēpsiet caurules, kas bojā skatu. Aizkaru sliedes estetiskai noslēpšanai mums noderēs dekoratīvs ģipša plāksnes elements karnīze. Esmu sagatavojis īpašu telpu mūsu testu laboratorijā, kurā ir logs aizkaru sliede, kas, teiksim, neizskatās pārāk estētiski, tādēļ to nosaksim ar ģipša elementu. Maskējošais elements ir izgatavots no ģipškartona plāksnes. Tas ir pastiprināts ar polistirolu. Tas ir montāžai gatavs elements. To var izmantot gan profesionāļi, gan arī mājas amatori. Elements ir 2 metrus garš, un man vajadzēs 2 šādus elementus, lai aizklātu aizkaru sliedi uz manas sienas. Komplektā ietilpst arī U-veida montāžas leņķi, kas ir piestiprināti visā maskējošā elementa garumā. Vēl ir nepieciešamas skrūves vai dībeļi, montāžas līme, māsa šurju jāspildīšanai uniflor un akrils. Atzīmējam vietu, kurā mēs vēlamies piestiprināt maskējošo elementu aizkaru sliedes tuvumā. Komplektā iekļautie U-veida leņķi jāpiestiprina pie griestiem. U-veida montāžas leņķus piestiprinām ar TN skrūvēm vai ārās montāžas dībeļiem, atkarībā no materiāla veida, no kura ir izgatavoti griesti. Maskējošā elementa piestiprināšanas virsmu visā garumā piepildām ar montāžas līmi, lai tas tiktu stingri piestiprināts pie griestiem. Pēc tam maskējošo elementu piestiprinām, piespiežam to tā, lai U-veida montāžas leņķi atrastos starp polistirolu un ģipša plāksni. Maskējošo elementu pieskrūvējam pie U-veida montāžas leņķiem ar TN skrūvēm. Nākamo maskējošo elementu ir jānogriež tik gari, cik nepieciešams. Pēc tam to stiprina pie griestiem, savienojot ar iepriekšējo elementu. Tagad mēs špaktelējam maskējošā elementa savienojumus. Šim nolūkam izmantoju masu šūju aizpildīšanai Knauf uniformu. Māsos iekļauts spaini, nepieciešamo daudzumu ievarot ūdenī. Pēc neliela brīža samaiņu līdz iegūstu nepieciešamo konsistenci. Pietiek ar nelielu sagatavotās masas daudzumu. Ja būs tāda vajadzība, tad varēs sagatavot vēl. Masu ar špakteļlāpsteni uzklāju uz maskējošā elementa savienojuma vietā. Pēc masas izžūšanas noslīpēju aizšpaktelētos savienojumus ar smalkgraudaino smilšpapīru. Putekļus delikāti notīru ar mitru otiņu. Ja ir kādas spraugas starp maskējošo elementu un griestiem, jo griesti nav ideāli taisni, tās var aizpildīt ar akrilu. Pēc tam ļauju visai konstrukcijai nožūt. Maskējošo elementu jūs varat nokrāsot jebkurā krāsā, tādā pašā kā sienas vai griesti. Kā jums patīk darba rezultāts? Tas ir darbs pusdienā, bet efekts ir iespaidīgs. Vai tev patika mūsu pamācība? Ja jā, tad atzīmē to zem video. Tur tu vari arī parakstīties uz mūsu kanālu. Tādējādi tu nepalaidīsi garām nevienu jaunumu. Ja tev ir idejas nākamajai remontdarbu ceļveža tēmai, tad noteikti atstāj ziņu komentāros. Uz redzēšanos!